Drīz jau beigsies varianti. Tomēr permutācijās iesaistīt varēs citas saknes un citas salikteņu formas droši vien. Bet ar atplastām rokām arī mēs kolēģis sveicinām šajā rītā. Labrīt. Jā, tumšajā rītā, es domāju, tas var pamodināt un paspilknāt, es domāju, šajā apskāvienu noderēt. Jā, nu, vienam otru apskaut, tas ir ļoti emocionāli nepieciešams. Mēs vēlāk, bet varbūt... No, tas ir plānā. Jā, tas ir plānā, 8:37. Bet, Ilze, kurā virzienā mēs ejam siltumu joprojām nav? Jā, atkusnis turpināsies. Sniega Segavals lielākajā daļā jau ir nokususi un valsts rietumu daļas upēs paaugstinās ūdens līmenis. Jārēķinās, ka tur zemākās vietas var aplūst. Par laikapstākļiem kopumā tad šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, vietām valsts centrālajā daļā, kā arī Kurzemes vidienē, pavisam nelieli sīki nokrišņi, un valdošais ir mērens dienvidrietumvējš, kas Kurzemes rietumu piekrastē pat labam pastiprinājies brāzmās līdz 10–16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē +3, +4 grādi, Kurzemes vidienē valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra šobrīd +1, +2, valsts austrumos gaisa temperatūra svārstās ap 0. Un līdz ar to braukšanas apstākļi arī vietām valsts austrumos, galvenokārt Latgalē, ir apgrūtināti, uz tiem veidojas aplidojums, tie ir slideni, bet kopumā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši. Sliktāka situācija varētu būt uz mazākas nozīmes autoceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem un grāns autoceļiem. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā saglabāsies apmācies laiks, veidosies arī dūmaka un ik pa brīdim ir gaidāms arī smidzinošas lietus. Valdošais būs mērens līdz brāzmēns dienvidrietumvējš un dienā gaisa temperatūra Kurzemē līdz +1, +4 grādiem, valsts centrālajā daļā +2, +3, valsts austrumos gaisa temperatūra no +1 līdz +2 grādiem. Tavos ceļos, Raimond, Kādas medaļas sasniegumi? plašajos ceļos ir Vakardien tiešām bija izcilnieki.